Ludmila Pleta. Laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. Ievads. Dargais draugs, šī grāmata ir tieši turpinājums 1989. gada decembrī klajā laistai grāmatai Atmoda sākas ar mani. Un tieši tāpat ir izveidota, pamatojoties uz Dienvidāfrikas evaņģēlista un misionāra Erlo Štegena svētrunām. Tajā laikā, kad vēl darbs notika pie pirmās grāmatas, tas kungs jau ielika manā sirdī domu par nākošās grāmatas sagatavošanu, turpinot iesākto tēmu par nepieciešamību šķīstīties, iziešanu no garīga sastinguma un atmošanos no garīgā miega. Kā atbilde uz lūgšanu par grāmatas nosaukumu nāca skaidra atbilde. Laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. Neskatoties uz to, ka šie vārdi ir rakstīti svētajos rakstos Bībelē, es tomēr izbijos. Kungs, domās vērsos pie debesu Tēva. Jau šis nosaukums vien atbaidīs ļaudis, vai nevar kaut kā maigāk, neitrālāk? Domās bija visdažādākie nosaukumi, kuri arī atainotu grāmatā izteikto domu, bet kungs vienreiz pasaka un neiziet ne uz kādu kompromisu. Tāpēc, kas es esmu, niecīgais cilvēks, lai uzdrošinātos viņam pretoties, viņš taču nekļūdās. Aizteicoties priekšā kādu lasītāju sašutumam sakarā ar to, kāpēc pirmajā un šai grāmatā autora vietā uzrādīts mans vārds, bet nevis Erlo Štegena. Gribu teikt, ka tas nav saskaņā ar manu gribu, bet pēc misijas vadošo darbinieku Kvasi Zabantā prasības. Jaunajā derībā mēs lasām, ka Jēzus reiz iejāja Jeruzālemē uz ēzeļmātes. Kas bija šī nejēga ēzeļmāte? Nekas. Bet tieši tādēļ, ka uz viņas jāja Jēzus, par viņu ir rakstīts visos 4 evaņģēlijos. Kas attiecas uz mani, tad es esmu laimīga, ka pateicoties Dieva žēlastībai tagad varu izpildīt tādas ēzelienes lomu, esot Erlo Štegena rakstāmspalva. Domāju, ka galvenais ir tas, lai šī svētruna līdzīgi Dieva bazūnes trauksmes signālam nonāktu līdz šīs zemes tautu ausīm un pieskaroties visu pirms visiem tiem, kas sevi sauc par Dieva bērniem. Tūkstošiem vēstuļu, kas nāca no Padomju Savienības, kā atbilde pirmajai grāmatai par atmodu Dienvidāfrikā, atkal un atkal pierādīja, ka 20. gadsimta kristieši, mūsdienu Dieva tauta, ir pagurusi no sava remdenā garīguma, no farizejiskuma, kļūstot vairāk un vairāk par ārišķīgu kristietību. Mēs gaidām otro mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanu, bet vai esam tai gatavi? Vai mēs, kas sevi saucam par Kristus baznīcu, esam tā līgava, kura sevi ir sagatavojusi, lai tiktos ar līgavaini? Jaunībā mani ļoti bieži satrauca vārdi, kas rakstīti 50. psalmā no 16. līdz 22. pantam. Bet bezdievim tas kungs saka, ko tu daudzini manus likumus un ņem manu derību savā mutē. Ja tu ienīsti pamācību,
un laid manus vārdus pār galvu. Kad tu redzi zagli, tu esi viņam pa draugam. Tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem. Savai mutei tu ļauj vaļu runāt ļaunu, un tava mēle pauž melus. Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli. Tu apmelo savas mātes dēlu. Tā tu dari. Un, kad es ciešu klusu, tu domā, ka es esmu tāds pats kā tu. Tādēļ es pārmācīšu tevi un turēšu to tev acu priekšā. Ievērojiet jau to jūs, kas Dievu aizmirsuši, lai man nav jūs jāsaplosa, un glābēja jums nebūs. Ja šie vārdi no svētajiem rakstiem attiektos uz šo pasauli, kas peld grēkos, tad viss būtu skaidrs. Bet šeit Bībele sauc par grēcinieku to, kurš ļaudīm sludina tā kunga norādes un māca citiem par viņa derību. Bet to taču neticīgie nedara. Par Kristu sludinām mēs, kristieši. Tātad tieši pie mums, ticīgajiem, vēršas šie atmaskojošie, dusmu pilnie Dieva vārdi. Svētie raksti runā tieši un skaidri, jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. 1. Pētera 4:17. Arī Ecēķiela grāmatā 33 no 12 līdz 20 rakstītais. Tām ir spilgts apliecinājums. Dargais lasītāju, lūdzu tevi par vienu lietu. Pāršķirstot priekšā stāvošās lapas, aizmirsti nīcīgo, zemišķo un pārējošo, un padomā par to, kas tevi sagaida, ja dzīve pēkšņi pārtrūkst, un tu negaidīti nostāsies tā kunga priekšā, no kura nekas nav un nevar būt apslēpts. Nostājies tagad Dieva vārda, kā spoguļa priekšā, un izlem pats, kāds tu esi mūžības gaismā, kura agri vai vēlu neizbēgami nāks. Tiesas diena tuvojas, bet vēl ir žēlastības laiks, diena, kad ir iespējams izlīgt ar Dievu un ar tuvākiem, iznest gaismā savus grēkus un nomazgāts Jēzus Kristus dārgās svētās asinīs, saņemt piedošanu un žēlastību. Vai tad nav labāk izdarīt to šodien, nevis atkal un atkal atlikt uz rītdienu? Var taču būt tā, ka rīt būs jau par vēlu kaut ko labot. Lūdzu to kungu, lai ugunīgie, vīrišķīgā un uzticamā Dieva kalpa Erlo Štegena vārdi tagad būtu katram lasītājam par vēstneša balsi, kas tuksnesī sauc. Lietojot šo izdevību, gribu lūgt piedošanu katram pirmās grāmatas lasītājam, kuram nevarēju personīgi atbildēt uz viņa vēstuli. Ceru, ka caur šo grāmatu kungs to izdarīs daudz labāk, un slapstošie saņems atbildi uz daudziem viņus satraucošiem jautājumiem. Ludmila Plete. Dārgais debesu Tēvs, mēs lūdzam tevi, esi tagad mūsu vidū. Runā uz mums caur tavu svēto vārdu. Pateicamies par šo lielo dāvanu, nenovērtējamo dārgumu, kuru tu savā labvēlībā mums devi. Caur to mums ir pieeja lielākajām bagātībām, kādas ir pasaulē.
Sūti tagad savu svēto garu, kurš atdzīvina. Atver mūsu garīgās acis un mūsu prātu, lai izprastu rakstus, lai ar to palīdzību mēs ieraudzītu tavu slavu. Izskaidro mums tavu vārdu tā, lai mūsu sirdīs degtu uguns, līdzīgi tam, kā to piedzīvoja 2 mācekļi ceļā uz Emausu. Dāvā, lai šajās stundās, kad tu runāsi uz mums, lai mēs justos kā Mūzus, kuram tika pateikts, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Āmen.